Un tad šovakar mājnieki Garkalnes Patrioti uzņem viesos pagājušā gada čempions Pro Latvijas System hokejists. Skaista rauguma nospēlē, uzņem ātrumu, piespēle Marinaki. Un Marinaki jau ir uzbrukuma zonā, piespēle gar vārtiem tur. Tā bija domāta uz Ūdri. Ūdris apakaļ uz zilo līniju Friedenbergam. Friedenbergs laužas vārtī! Aleksandrs Friedenbergs atklāja spēles ar rezultātu šovakar. Pēc Emīla Ūdra un Oto Marinaki piespēlēm. Lavakovs. Augšā uz aizsargu, apakaļ uz Avakovu. Leo meklē. Nomūk, ripa no nūjas, bet apakaļ uz Bērziņu. Vārtu! Jūris Bērziņš no zilās līnijas pēc Leonarda Leo Avakova piespēles. Krāmē ripu tālajā stūrī. Rezultāts uz tablo 1-1. 11 sekundes ir vairākums un ir arī zonā iegūta labi piespēle, vai būs metiens vārtī! Un Jorens Grauds. Jorens Grauds gūsta Pro Latvijas sistēmā spēlēt komandai otros vārds. Bet tagad jau Masteiko ir atpakaļ uzbrukums zonā. Mēģina piespēlēt uz vārtu priekšu. Riplido pāri vārtiem. Pirmais pie tās Marinaki. Dod uz zilo līniju Vernavam. Vernavs met pa vārtiem. Atkārtots metiens vārtī! Garkalnes Patrioti izlīdzina spēles rezultātu 2-2. Jā, dāmas un kungi, saldais ēdiens pēc spēles metienī. Un kā pirmais no Garkalnes Patriotiem dodās numur 20 Aleksandrs Friedenbergs. Savukārt Pro Latvijā pirmais vārtos ir Olivers Baltarsons. Ja Friedenbergs jau atklāja šovakar spēles rezultātu, vai izdosies otrais raidīt ripu vārtos? Un neizdevās uzmest. Aizlaidās ripu. Nu ko, Reinis Ruks pret Gunteru Reisu. Un Reiss labāks. Nākamo pēcspēles metienu izpildīs Garkalnes Patriotu spēlētājs numur 47 Emīls Ūdris. Vārtī! Nu ko, dāmas un kungi? Līdz ar to šīs dienas spēle ir beigusies. Sērija paliek interesantāka. Sērijā 1-1. Sērijā 1-1 un jau nākamā spēle ir piekdien, 28. februārī Volvo ledus hallē, 7:30. Pēc tam 5. martā atgriežamies Akropolē Rīga, kur Garkalnes Patrioti uzņems Pro Latviju 9:15.